Oto Švarcs. Rīgā šis vārds, tas ir gandrīz kā sinonīms elegantam restorānam, tāda kā leģenda. Jā, noteikti. Daudz zina nosaukumu, bet kas īsti bija tas cilvēks aiz tā? Tieši tā, un šodien mēs mēģināsim to noskaidrot. Ieskats cilvēkā, kurš nepārprotami veidoja Rīgas sabiedrisko dzīvi. Mums ir materiāli par viņa gaitām. Un uzdevums ir saprast, kas viņu padarīja tik nozīmīgu, jo viņš bija kas vairāk par vienkāršu restorānu īpašnieku, drīzāk tāds uzņēmējs ar vīziju. Reizēm pat avantūrists, kā varētu teikt. Labā nozīmē, jā. Viņš mēģināja Rīgā ieviest tāds Eiropas līmeņa standartus, gan izklaidē, gan pakalpojumos. Un viņa stāsts sākās Austrumu Prūsijā. Dzimis 1846. gadā. Tad mācījies Kēnigsbergā un ap 60. gadu vidu atbraucis uz Rīgu. Jā. Un te viņš uzreiz tēmēja augstu, sāka strādāt tolaik labākajā restorānā Kloster Keller, Lielās Jildas ēkā. Tā droši nebija nejaušība. Diez vai tā bija vieta, kur apgrozījās visa tā turīgā publika, tirgotāji, aristokrāti. Perfekta vieta kontaktiem. Tieši tā. Gan profesionālai izaugsmē, gan, lai dibinātu tos sakarus, kas vēlāk noteikti noderēja. Un noderēja ātri. Jau ap 1870. gadu viņam bija nauda, lai nopirktu restorānu Villa Altona. Tas ir pie tagadējā Māra dīķa. Jā, tieši tur. Un 1871. gadā viņš atvēra Švarca Tivoli, iedvesmojies starp citu no Kopenhāgenes parka. Tas Dānijas motīvs toreiz bija populārs. Krievijas trojmatnieka sieva taču bija dāniete. Bet tas projekts bija, ļoti ambiciozs. Viņš ieguldīja ēkas atjaunošanā, nolīga labu šefpavāru viesmīļus. Bija arī deju laukumi, koncerti, uguņošana, Jāņi. Jā, un pats iespaidīgākais 1873. gadā viņš panāca, ka Rīgas Bulderājas dzelzceļa līnijā izveidoja īpašu pieturu. Tieši viņu restorānam. Pieturu restorānam. Tas parāda vērienu, bet šis āra pasākums laikam nebija ilgtspējīgs. Tas bija risks. Pilnībā atkarīgs no laika apstākļiem, un uzturēšana prasīja lielus ieguldījumus. Un peļņu nenesa. Acīm redzot, ne tik, cik cerēts. 1876. gadā viņš no tās Villa Altona atteicās, bet viņš jau neapstājās. Protams, ka ne. Uzreiz jauna sfēra, koncerti. Pārņēma bijušo alus dārzu Parka un Marijas ielas stūrī. Un atkal ar vērienu aicināja Eiropas zvaigznes, piemēram, Žozefīnes, Amannas, Vainlihas orķestri. Tās bija galvenokārt sievietes, kas bija radījušas furoru vienas izstādē. Oho, un vēl tas Benjamins Bilze ar orķestri no Berlīnes. Tieši tā. Viņš pat organizēja papildu vilcienu vagonus no Jelgavas, no Jūrmalas, lai cilvēki varētu atbraukt. Bet kā viņš piepildīja zāle? Tikai ar simfonisku mūziku? Tur tā lieta. Lai piesaistītu plašāku publiku, viņš sāka repertuāru papildināt. Nāca klāt burvju mākslinieki, kupletisti. Tie ir tie, kas dziedāja smieklīgas dziesmiņas. Jā, tādi kā tā laika komiķi dziedātāji, vēl žongļēri, dejotāji, varītie elementi. Var iedomāties, ka daļa publikas nebija sajūsmā. Augstā māksla kopā ar žonglieriem? Protams, bija kritika, ka tas pazeminot zāles līmeni, bet Švarcam šķiet svarīgāka bija tā programmas daudzveidība un, pieejamība. Un finanses joprojām grūti. Jā, rentabilitāte bija problēma. Lai nosaktu dārgos koncertus, viņš pat dārzā ierīkoja, ziniet ko, skrituļslidu slidotavu ar 150 slidubāriem. Skrituļslidas. Tas ir radoši. Un vēl viņš rīkoja Ziemassvētku izrādes bērniem par ļoti pieejamām cenām. Bet 1880. gadā arī šīs projekts beidzās. Un pēdējais priekšnesums bija kas interesants? Jā, tās saucamās miglas bildes, būtībā tādi agrīni attēlu projektori. Var teikt, kino priekštecis. Pēc šī viņš atkal mainīja kursu, atpakaļ pie viesmīlības. Jā, bet jau citā līmenī. Sāka strādāt pie Kristapa Morberga un kļuva par pārvaldnieku tikko atvērtajai ļoti graznajai viesnīcei Hotel de Rome. Pretī operai. Tā esot bijusi ļoti moderna ar jaunākajām tehnoloģijām. Protams, ozolkoka, riekstkoka apdere, mēbeles no Berlīnes, kafejnīca, restorāns, pat biļarda bārs pagrabā. Un Švarca vadībā tā ļoti ātri kļuva par, labāko viesnīcu pilsētā. Ir kāds stāsts par kņazu, kurš tur bijis sajūsmā? Jā, 1884. gadā tur esot pusdienojas kņazs Jevgenijs Romanovskis, Laichtenberga hercogs, un bija sajūsmā tieši par restorānu. Bet pat šis panākums viņu nenoturēja, pēc 10 gadiem viņš atkal aizgāja.
Viņš atgriezās pie savas šķiet patiesās kaislības, pie sava restorāna. Beidzot pie Otto Švarca. Tieši tā. Viņš īrēja telpas viesnīcā Bellevue, Kaļķu ielas un Bastēja bulvāra stūrī, un atvēra Otto Švarca vīna un austeru istabas, vēlāk vienkārši restorāns Otto Švarcs. Un kas šo vietu padarīja par leģendu? Tā bija, viņa pieredzes un gaumes esence. 2 stāvi. Interjeras tādā vācu garā, koka paneļi, vitrāžas, podiņu krāsnes kamīns, masīvas ozolkoka mēbeles ar ādas apdari. Maigi, bet smalki. Jā, un elektriskā gaisma, ventilācija, tas viss radīja tādu īpašu atmosfēru, plus, protams, izcila virtuva un vīna pagrabi. Tā kļuva par Rīgas smalkāko vietu, un blakus vēl bija populārs delikatešu veikals. Šis beidzot bija arī komerciāli veiksmīgs projekts. Šis nostrādāja, bet diemžēl ne uz ilgu paša Švarca mūžā. Viņš nomira diezgan jauns mēne 1902. gadā, tikai 56 gadu vecumā, pēkšņi. Jā, kurortā Vācijā Bad Nauheimā, sirdslēkme. Nekrologos viņu slavēja kā izcilu speciālistu un atsaucīgu cilvēku. Un restorānu pēc tam pārņēma viņa atraitne Amālija. Jā, bet viņa veikums Rīgā bija paliekošs, pat ja ne visi projekti bija finansiāli, veiksmīgi. Tieši tā, katrs no tiem, vai tas Tivoli, vai koncertzāle, vai viesnīca restorāns, katrs kaut ko jaunu ienesa, uzstādīja jaunus standartus. Un kļuva par daļu no Rīgas stāsta. Tāpēc viņa vārds ir palicis. Tātad tas ceļš no imigranta līdz Rīgas leģendei. Viņa uzņēmumi pat tie īslaicīgie atstāja nospiedumu pilsētas attīstībā. Kas tavuprāt bija tas galvenais, kas ļāva viņa vārdam, pārdzīvot viņu pašu? Es domāju, tā bija tā kombinācija. Uzņēmība, noteikti. Vīzija par to Eiropas līmeni. Gatavība riskēt. Pat ļoti, un spēja radīt vietas, kas pašas par sevi bija notikums. Viņš ne tikai apmierināja pieprasījumu, bet radīja to. Jā, kaut kā tā. Un tas acīmredzot paliek atmiņā. Un tas liek aizdomāties, kādas īpašības vai varbūt apstākļi ir tie, kas ļauj dažiem cilvēkiem un viņu projektiem kļūt par tādām pilsētas leģendām, kuras stāsti turpina dzīvot ilgi pēc tam, kā veidojas tas noturīgais mantojums pilsētas atmiņā.